Tā tauta Latvijā, nu redziet, kā mums ir ar tiem putniem. Nāciet, es jums parādīšu. Jā. Nāciet, es jums visiem tulīt parādīšu. Skatāties, reku ir gaļas veikaliņš. Reku ir slavenais gaļas veikaliņš, kur es Jelgavā Rafā atradu, kur var nopirkt pa labām cenām cūku galvas, nieres, sirdis. Redziet, kur staigā kaija. Nu, redziet, kur nāk kaija. Redziet, izrādās, ka pārdevēja man šo kaiju pazīst. Es biju iegājis iekšā, nopirku gaļu, sapirkos veselu maisu, visu ko. Un rekur ir mūsu slavenā izrādās kaija. Es pat nezināju, ka viņa te ganās pie tā veikala. Pēc pārdevējas teiktā laikam es sapratu, ka, labu laiku jau nezinu, vairākus vai pat gadus tas nenotiek. Nezinu, kaut kā tā viņa teica. Tāpēc nolēmu pienākt jums parādīt. Redziet, kāds arī šitāds video, lai būtu kanālā, jā. Kur mums ir kaija. Jā, redziet kāda. Redziet, kāda liela trekna nobarota. Nu, lūk, tā kā tauta Latvijā, redziet, tad, ja jūs redziet kaiju, tad jūs ziniet, ka tur jābūt kaut kur gaļas veikalam. Saprotiet latviešu valodu? Jā, tad nevis suns, nevis kaķis, jā, staigā pie durvīm, bet kaija, tad ziniet, ka tur ir gaļas veikals. Tā kā tauta Latvijā. Reku ir tieši arī, ja Rafa gaļas veikaliņš tiks labajā šitajā video reklāmā. Lūk, kaija padarīs slavenu, nosauksim video Jelgavas kaija, Jelgavas slavenākā kaija, tāds būs video nosaukums tauta Latvijā. Uztaisīsim nosaukumu video Jelgavas slavenākā kaija. Nu, lūk, redziet, kāda trekna nobarota staigā, jā, redziet kā. Nu, jā. Rekā gaida, ka viņai kaut ko iznesīs, izmetīs, iedos. Rekā nāk. Nu. Nu, redziet. Tātad padarīsim Jelgavu slavenu. Kā bija tas šitā teiciens? Man šat tad ir padarīsim Milvoki slavenus, un tā es rādu Milvoki cepurīti, Milvoki krūzīti. Nu, tagad ir atkal jāuztaisa tāds, ka padarīsim Jelgavu slavenu, jā. Saprotiet, tā kā Jelgava ir jūras pilsēta, jeb pie jūras pilsēta. Un simbols Jelgava ir kaija. Nu, lūk, tā kā tauta Latvijā, redziet, 3 minūtes kaija reklamē. Šis ir video no reklāmas aģentūras Dullais Dauka. Es taču nesen arī šito Jūra Griķa nakts mēbeles un pils madračus dedzināju, jā, tur taču arī bija tieši tas pats. Kad to video, kur dedzināja nakts mēbeles un pils madračus, taisīja mana reklāmas aģentūra Dullais Dauka. Tagad reku atkal Dullais Dauka ir iekūlies Rafā un taisa atkal slaveno Jelgavas kaijas video. Tā kā tauta Latvijā, nu, jā, ja viņa mācētu attaisīt durvis, viņa visticamāk ieietu iekšā. Bet tur ir maza šķirbiņa un viņa nemāk attaisīt durvis. Tā kā tauta Latvijā Jelgava ir padarīta slavena un es varu doties tālāk.